Tā, labi. Sveiki! Es gribēju vēlreiz tagad, tā teikt, atkal padalīties ar Dievu vārdu. Man patīk, kā šodien es lasu un kā Dievs, tā teikt, man māca, rāda, kad atdzīvina to, tā teikt, dzīvē, ka parāda to ar kaut kādiem dzīves piemēriem, kā man pašai ir bijis arī. Piemēram, es šodien lasīju Jāņa evaņģēlijā, kur rakstīts: Dievu neviens nekad nav redzējis. Un tad bieži citreiz saka, ka cilvēki tā, redzi? Nu, tu redzi, tā kā uztver speciāli to tieši rakstvietu. Un pēc tam viņi īstenībā nepalās, kas tur tālāk ir rakstīts, viņi izspriež pēc tās vienas vietas. Un tāpat tās arī, es esmu redzējusi arī ir TikTokā laikam, vai kur arī viena sieviete, tieši pie šitās vienas vietas tā kā, redzi, Dieva neviens nekad nav redzējis. Tām viņi tic, vai ne? Bet tur ir arī tālāk rakstīts. Tur ir rakstīts Dieva vienpiedzimušais dēls, kas bija pie tēva krūts, mums darījis, viņi ir zinām. Tā kā Jēzus Kristus viņi darījis zinām. Un arī es varu pateikt, pieņemsim par sevi citreiz, kad arī man ir bijis pašai, kad es lasu Bībeli, es izlasu to vienu rakstītu un es apstājos un es domāju, es nesaprotu, kā tas ir domāts. Un ilgi domāju, varbūt labi ne tik ilgi, bet domāju, un es nesaprotu. Kā tas domāju, kā tas ir domāts? Un pēc tam es vienkārši izlasu pēc tam beigās tālāk. Skaidrs, turpat tālāk ir vienkārši paskaidrots. Reizēm tā vienkārši ir, ka tu lasi, turpat tās jau ir atbildi, turpat blakus reizēm ir. Citreiz arī varbūt tā, ka tas ir vienkārši citā vietā Bībelē. Es ļoti bieži tās atbildes atradusi, kad es tajā brīdī to nesaprotu, to rakstvietu, bet pārdomājot, lūdzot Dievu, pārdomājot, prasot, es ieraugu citā vietā Bībelē, ko tas nozīmē, un tas man palīdz saprast, ko tas nozīmē, jo raksti paskaidro rakstus. Un tiešām ir tā, ka tu vari citur ieraugt, tu redz, tur vēl ir par to tēmu, un tas tev palīdz tā kā saprast. Un tas vienkārši atkal tāds pamudinājums būtu neapstāties pie viena vārda, pie viena teikuma un izspriest pa visu Dieva vārdu un tagad izdarīt kaut kādu faktu, savu slēdzienu, kad, redz, ir tā. Bet īstenībā vajag vienkārši palasīt, iedziļināties. Un tāds pamudinājums vienkārši vēlreiz tā teikt, ka es cenšos ar to parādīt, ka kāpēc, redz, vajag izlasīt, vajag kaut to izlasīt turpat, kas tur blakām ir rakstīts. Padomāt, iedziļināties